Labdien! Šodien mēs viesojamies pie apdrošināšanas kompānijas Balta, un kopā ar manīm ir Jekaterina. Labdien! Sveiks! Es gribētu palūgt, lai jūs nedaudz vairāk pastāstītu par Baltu, kas patiesībā ir Baltas piedāvājumi un ko jūs piedāvājat saviem klientiem. Kā zināms, Balta ir apdrošināšanas kompānija, un mēs piedāvājam ļoti plašu spektru ar dažādu veidu apdrošināšanām, kā auto, tas ir kasko un tā ir otste, īpašuma apdrošināšana, tāpat arī personīgās apdrošināšana, kas ir veselība un nelaimes gadījumi. Taču mums arī ir specializēta apdrošināšanas pakalpojumi, mājdzīvnieku, saules paneļa, ērču apdrošināšana un arī uzņēmējdarbības apdrošināšana. Tā kā tāds ļoti plašs spektrs ar dažādu veidu apdrošināšanām. Jā, tas pakalpojumu klāsts ir tik plašs, tas nozīmē, ka jums klienti ļoti daudz. Un, ja ļoti daudz klienti, ir daudz atsauksmes, varbūt varētu nedaudz pastāstīt, kā jūs tās apkopojat, vai izmantojat kādas tehnoloģijas un kāds tas process, kā jūs viņiem strādājat. Tā patiešām ir, ka mums ir ne tikai daudz klientu, bet mēs arī izmantojam iespēju uzzināt šo klientu viedokli, un nedēļā vidē mēs saņemam vairāk kā 1000 klientu apmierinātības anketas. Un strādājam ar šīm anketām gan unikālā veidā. Mēs esam izveidojuši starp departamentu darba grupu, un starp departamentu nozīmē to, ka ir kolēģi no juridiskā departamenta, no HR un no dažādiem citiem departamentiem ar mērķi, ka mēs paskatāmies uz tiem klientu sniegtiem komentāriem no dažādiem skatu punktiem. Un mēs patiešām regulāri lasām šos komentārus un skatāmies, kas ir tas, par ko mūs slavē, un kas ir tas, ko tad klienti mums iesaka uzlabot. Super, man prieks dzirdēt, ka kāds tik daudz domā par klientu atsauksmēm. Mēs tā skaitā, jo komplimentu mēnesis ir tieši par to, lai zinātu, ko klienti par kompānijām domā. Un man jautājums, kā mēs varētu palīdzēt, kā komplimentu mēnesis jums vēl vairāk, sadzirdēt savus klientus un sadzirdēt arī šīs pozitīvās atsauksmes? Kad mēs uzzinājām par komplimentu mēnesi, mēs patiesībā sapratām, ka tas ir tik lielisks rīks, kā arī mūsu kolēģi starpā vairot to klientu labos vārdus, jo mēs kaut kā esam pieraduši saskatīt tos uzlabojumus, ko mums pasaka, un citreiz aizmirstam paslavēt sevi. Un tad, manuprāt, komplimentu mēnesis ir lielisks instruments, kā pašiem sevi paslavēt un kā padalīties ar mūsu kolēģiem arī ar šiem komplimentiem. Super! Mums liels prieks par katru dalībnieku, kurš pievienojās komplimentu mēnesim. Savukārt aicinu visus tos, kuri vēl nav paspējuši, jums ir vēl dažas dienas, piesakieties un esiet daļa no komplimentu mēneša.